Kā nākamo aicināšu Matiesu Madausu, arhitektu no Hamburgas un Braunšveigas Tehniskas universitātes ilgspējīgas pilsētbūvniecības institūta asociētu profesoru. So please welcome Matthias. Labdien! Esmu Matijas Madaus. Es strādāju no Hamburgas, jau dzīvoju Hamburgā, esmu arhitekts. Bet šodien es pārstāvu Braunšveigas universitāti, tīpaši mūsu institūtu un visus mūsu mācību spēkus. Es nerunāju tikai ISU vārdā, bet arī 7 studentu vārdā, kas ieradās šeit pavasarī, lai strādātu pie maģistra projekta. To visu iedvesmoja un uzsāka viens no maģistra studentiem, kas īstenībā ir no Rīgas, kas mācījās Braunšveigā. Un tur arī sagatavoja savu maģistra darbu. Un viņa jau bija ļoti daudz pētījusi par mikrorajoniem Rīgā. Manuprāt, īpaši ar Mežciemu viņa strādā. Es nezinu, vai viņa ir šeit, bet, ja nē, tad mēs vienalga viņai nododam sveicienus. Mēs uzsākām šo te maģistra darbu projektu ar pieņēmumu, ka Rīgu parasti atpazīst pēc šādiem attēliem. Tātad šeit ir UNESCO pasaules mantojuma pilsēta, vecpilsēta. Daudzi to pazīst arī kā Jūgenstila pilsētu. Bet tā realitāte vismaz mājokļu jomā ir pilnīgi cita, kā mēs to uzzinājām. Šeit ir masu mājokļu pilsēta. Projekta galvenais pieņēmums bija tāds, ka apmēram 68% no Rīgas iedzīvotājiem dzīvo mikrorajonos, šāda veida tātad rajonos. Un, kā jau studente Samanta teica, ka 1/3 no visas pilsētas teritorijas ir mikrorajoni. Un pašlaik šiem mikrorajoniem jāsaskarās ar lieliem izaicinājumiem, atjaunojot šīs ēkas atbilstoši modernajām prasībām. Tātad tām ir jābūt ekonomiski, ekoloģiski un sociāli stabilām, pamatīgām vietām. Studentiem tika arī norādīts, ka šīs pārveides spiediens nāk nevis tāpēc, vai tiek izdarīts nevis tāpēc, ka šeit ir runa par sociālismu laikā būvētām ēkām, bet tāpēc, ka ir visā pasaulē tiek uzskatīts, ka šāda veida rajoniem ir jābūt pievilcīgām pilsētu vidēm un patīkamiem rajoniem. Mēs saviem studentiem norādījām, ka galvenais mērķis ir izveidot vides arhitektūras risinājumus arī attiecībā uz enerģijas izmantošanu šādās sabiedriskajās telpās vietās, bet tajā pašā laikā jādomā arī par mantojumu, kāds ir šajos rajonos. Un ir skaidrs, ka mēs negribam kaut kā īpaši klasificēt vai stigmatizēt šāda veida rajonus, jo ir zināmas īpašības, kvalitātes, kas ir jāsaprot un jāpieņem. Tātad šie studenti devās vizītē uz konkrēto vietu. Kā jūs redzat, laika apstākļi bija brīnišķīgi, lai gūtu labu priekšstatu par šiem rajoniem. Mēs īpaši pievērsāmies Mežciema rajonam.
Tātad studenti tur ieradās, un brīnišķīgi cilvēki palīdzēja mums organizēt šo te vizīti, arī no Rīgas arhitektu biroja un no citiem. Tad studenti uzsāka darbu, nosakot problēmas un potenciālu. Un tas ir diezgan acīm redzama šajā rajonā, lai gan nevienmēr. Runājot par izaicinājumiem, ar ko saskaras visi šie mikrorajoni, gribēju nedaudz attēlus parādīt. Šie attēli jau nav tikai no Mežciema, bet arī no dažādiem citiem mikrorajoniem, ko ir ieguvuši vai savākuši mūsu studenti. Viena no problēmām ir tā kā nolietojums, jeb sabrukuma līmenis, uz ko jau iepriekš arī norādīja, bezdarbs, kas vienmēr ir problēma, būtisks izaicinājums visos šādos projektos, it īpaši runājot par mikrorajoniem, nekontrolēta privatizācija. Manuprāt, šis ir attēls no Purvciema. Tātad redzam nekontrolēta privatizācija. Jāsaka, es esmu bez vārdiem kaut ko tādu ieraugot. Protams, ka tur arī ir jauki aspekti, bet vienmēr ir jāuzdod liels jautājums. Tad arī publiskās telpas kvalitāte, ko jau iepriekš pieminēja citi runātāji, tātad arī tā ir liela problēma. Šeit ir runa par telpu starp ēkām, kas mazākā mērā varētu tikt klasificēta kā neizmantota. Un paskatāmies, kas notiek ar šīm ēkām un kopējo skatu un ainavu. Izskatās, ka šīs te telpas, šīs publiskās vietas tiek izmantotas tikai kaut kā uzglabāšanai vai mašīnu novietošanai. Jo, ja kaut kas ir kaut kur jānoliek, tad tas notiek tieši šeit. Bet jāsaka, ir arī potenciāls, un ir liels potenciāls. Jā, tagad man daudz vieglāk runāt. Tā tad ir arī potenciāls. Šis potenciāls ir jāatrod un jāparāda. Tā tad ir daudz pašiniciatīvas piemēru, jo ir cilvēki, kas tur dzīvo, kas izmanto pagalmus, kaut ko dara šeit. Jūs redzat, šeit ir biljarda kafejnīca ar mauriņu ārpusē. Kā redzat, uzņēmēji mums ir aktīvi, kas mēģina izmantot pirmos stāvus, kas arī ļauj attīstīties sabiedriskajai telpai, piešķirt kādu nozīmi. Un šeit jūs redzat arī, kas notiek rajonos. Un kas notiek ar kaimiņu attiecībām. Jo visi runā tikai par problēmām, sociālām, bezdarba problēmām un tā tālāk. Bet mēs šajos rajonos arī spējām, mums bija iespēja satikties ar cilvēkiem, kas tur dzīvo. Mēs devāmies pie viņiem ciemos uz viņu dzīvokļiem un varējām ar viņiem aprunāties. Viņiem patiešām tur patīk, viņi lepojas, ka viņi tur dzīvo. Un viņi patiešām vēlas uzlabot situāciju. Un ja viņiem ir iespēja izteikt savu viedokli, tad viņi ir ļoti aktīvi. Vēl ko mēs redzējām, ir radošums un spēka vai pilnvarojuma piešķiršana cilvēkiem. Cilvēki patiešām vēlas būt radoši, viņi izmanto šo te zemi. Tātad, ja viņiem ir iespēja kaut kā izmantot šo te sabiedrisko publisko telpu un piešķirtai kādu nozīmi, tad viņi to arī dara. Un dara to ļoti radoši un noderīgi. Tātad, kā jau teicu, studenti sāka strādāt, aizbrauc no Rīgas. Un Braunšveigā mums lietas notiek tā, ka studenti vēl ar mums konsultējās varbūt 2-3 nedēļas. Mēs apmainījāmies ar idejām, atrunājām šīs idejas. Šeit ir vēl 2 profesori, kas piedalījās projektā. Profesors Fišs un profesora Vanessa Mejankalo, kas vada mūsu institūtu, bet diemžēl nevarēja šeit ierasties. Tātad mēs
diskutējam par idejām, apmainījāmies ar tām, runājam par konceptiem, bet tad vienā laika brīdī, kas ir ļoti svarīgi arī maģistratūras studentiem, viņiem tā tad ir mūsu jāpamet un pašiem jāstrādā individuāli. Tad mēs ļaujam viņiem pašiem izvēzēt spārnus un aizlidot. Un pēc maija vai jūnija mēs ar viņiem vairs nesatikāmies, un tad viņi ieradās pie mums ar saviem projektiem septembrī, lai sniegtu prezentācijas. Tas bija pirms dažām nedēļām. Tātad pirms dažām nedēļām viņi sāka mums piedāvāt savas prezentācijas, un tagad es arī jums varu pastāstīt par rezultātiem. Šis ir Jāna Hagenstroma darbs. Šeit jūs redzat Mežciema mikrorajona karti. Un šis ir tikai tāds neliels apkopojums no tā, ko studenti radīja. Viņi veidoja plānus, analīzes, grafikus, bet tā kā man ir ierobežots laika sprīdis, kurā es varu runāt, es tikai īsi pieskaršos konceptiem un idejām. Tātad, ko viņš izdarīja? Viņš izņēma ārā ielu uz dienvidiem no ezera, mēģinot risināt infrastruktūras un satiksmes jautājumus un ieviesa mobilitātes centrus, kas viņuprāt tika izvietoti stratēģiski piemērotās vietās, jo viņš uzskatīja, ka no šī rajona vispār varētu tā kā izslēgt iekšējo satiksmi, cilvēki varētu aizbraukt līdz šiem mobilitātes centriem, un tad iekšpusē, rajona iekšienē, tā tad varētu satiksmē piedalīties tikai riteņbraucēji un gājēji. Bet mums visinteresantākais likās, ka izņemot šo te ielu, viņš varēja savienot jauno un veco Mežciema daļu. Un patiešām palielināt mikrorajona izmēru, iekļaujot arī ezeru. Tātad izveidojot atkal šos te savienojumus starp abiem rajoniem, izmantojot publisko telpu. Viņš arī klasificēja šīs atvērtās telpas vietas ar dažāda veida zaļo krāsu, un viņš mēģināja šo te zaļo plašumu, neizmantoto plašumu sadalīt mazākās zonās, piešķirot katrai ēkai varbūt nelielu pagalmu, nenosakot īsti, ko ar to darīt. Citi varbūt gāja vēl tālāk. Viņš arī savā ziņā piedāvāja palielināt blīvumu, apbūvējot dažas zonas un izveidojot saikni starp abām Mežciema daļām. Tā, manuprāt, šeit bija jārādās laikam, cik daudz man laika vēl atlicis, bet laikam es ievēroju grafiku. Nākošais – Madeleine Kindlera. Šeit mēs redzam grafiku, jo viņa īpaši pievērsās enerģijas un solāro jautājumu ietekmei uz ēkām. Bet runājot par arhitektoniskiem jautājumiem, viņa piedāvāja jaunu urbāno centru Mežciema centrā. Viņa paplašināja publisko funkciju zonu, mēģinot izveidot jaunu Mežciema centru ar nelielu skvēru un arī pievienojot zaļās funkcijas, ja tā varētu teikt, pie zaļā mugurkaula. Un tas saistās arī ar centru un lielo ielu, kas iet gar rajona malu. Kā jau tika teikts, viņi arī klasificēja sabiedrisko telpu
pievienojot tādu kā piedzīvojumu parku, jeb dārzu. Viņi izņēma ārā šo lielo iepirkšanās centru, ka bija ne tikai iepirkšanās funkcija, bet arī citas funkcijas, 3 stūrveida ēku un pārvietoja uz šo te jauno centru. Mēģinot visu koncentrēt vienā vietā. Florians Kolbergs izstrādāja ļoti detalizētu darbu. Viņš sāka ar pilsētu kā tādu un nobeidz pat ar tādām detaļām kā plānojums. Un visinteresantākais, un tam es arī pieskaršos, tā tad ir tas, ka viņš bija vienīgais no visas grupas, kas piešķīra jaunu raksturu, dzīvību iedvesa rajona iekšpagalmiem. Vismaz teorētiski viņš spēja padarīt šīs zonas privātas, izveidojot nelielus dārzus iekšpakalmos, kur iespējams pat varbūt nodarboties ar dārzeņu audzēšanu, bet tur arī bija kopējās funkcijas, piemēram, tikšanās centri, vietas un tam līdzīgi. Viņš izveidoja veselu katalogu ar lietām, ko viņš bija gatavs ievietot šajās zonās. Tātad viņš piešķīra identitāti katram šim iekšpagalmam. Tās pamat idejas bija savienot Mežciemu ar apkārtnes rajoniem, pat uz rietumiem un uz ezeru. Viņš arī sasaistīja ar mežu. Un pretēji Madlenai Kindlerei viņš izveidoja 2 centrus, vienu dienvidos un vienu ziemeļos. Un viņš gandrīz, ja tā varētu teikt, sadalīja visu šo te rajonu 3 daļās, kas atbilda viņa kopējai koncepcijai. Vismaz mums tā likās. Un viņš piedāvāja aktivēt vai aktivizēt visu pirmo stāvu šīm te 3 garajām ēkām, izmantojot tās idejas, kas jau tur fragmentāri pastāv. Piemēram, attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu no pirmo stāvu dzīvokļiem. Tātad par iekšējiem pagalmiem jau es runāju. Un priekšpēdējais, Maiks Rejers, viņas, tātad Maika Rejera, pieeja bija tāda, ka viņa netik daudz saistīja Mežciemu ar apkārtnes rajoniem, bet vairāk paplašināja Mežciemu uz šiem rajoniem. Tagad jūs redzat, ka šeit Mežciema rajons kā tāds pat nav nodalīts no apkārtnes. Viņa pat strādāja pie tādas zaļo mājokļu tipoloģijas, jeb meža mājokļu tipoloģijas. Viņa arī savienoja ar kartinga trasi šo te reģionu vai rajonu. Un arī tā kā sasaistīja ezeru atkal ar šo te rajonu, un manuprāt, un mūsuprāt, tas bija ļoti interesanti, ka viņa savā ziņā uzlaboja ūdens tilpnes izmantošanas kvalitāti. Interesanti bija arī tas, ka viņi varēja savā ziņā sadalīt Mežciemu dažādās zonās un izveidot noteiktas kopienas, noteiktus reģionus, piemēram, meža rajons, mototrases rajons. Un izskatās, ka viņi pat ir paplašinājuši šo trasi. Trase tātad virzās gar mājām, un tur ir kaut kādi līkloči, un tad atgriežās atpakaļ trasē. Varbūt ne ātri šeit varētu braukt, bet viņi arī runāja vai piedāvāja slēpošanas trasi. Un īsumā
Mums, tā skatoties atpakaļ, likās, ka šis bija ļoti grūts uzdevums un grūta tēma, ar ko strādāt. Un, diemžēl, viens students pat izkrita. Bet neskatoties uz to, vairums studentu veiksmīgi aizstāvēja savu darbu. Un tagad īsumā vēl dažas idejas. Viena studenta piedāvāja velosipēdu vai velosipēdistu ceļu, aktivizējot šo te sabiedrisko telpu, jeb telpas. Un otrs piedāvājums bija labs koncepts, bet varbūt nebija pilnībā izstrādāts. Tātad izmantojot strautu, kas šeit kaut kur sāks un tad pazūd, un varbūt kaut kur tur beigās ietek arī ezerā, tātad atkal izrakt šo te gultni un izmantot kā publiskās telpas daļu šajā te rajonā, lai gan viņa ne vides ziņā, ne arhitektoniski īsti izstrādāja šo ideju līdz galam. Nu, jāsaka, ka lielākoties studentiem bija lielas grūtības strādāt ar stratēģiskiem izaicinājumiem saistībā ar ļoti fragmentāro īpašumtiesību sadalījumu. Un tā bija lielākā grūtība, lielākais izaicinājums, un beigās mums bija jāatzīst, ka nebija viens risinājums, kas varētu piedāvāt tādu gala atbildi, bet varbūt tas bija pārāk daudz prasīts. Ja mēs apkopojam visus projektus, tad varētu teikt, ka tie ir saistīti ar 4 galvenajām domām. Tātad visi projekti vēlējās nodrošināt labāku saikni ar apkārtējiem rajoniem, infrastruktūras ziņā. Tika piedāvāt arī jaunie centri un blīvuma palielināšana un dažāda veida programmas, kas saistītas ar šo te rajonu, arī daļēja privatizācija un arī atbalsta programmu izmantošanu. Liels paldies! Liels paldies!